Turpinot tradīciju par gadskārtu atzīmēšanu, Valmiermuižu salas darītavu pieskandināja Mīķeļdienas svinības. Amatnieku mairažotāju tirdziņš, kā arī jau otro reizi Valmiermuižā norisinājās zaļā dzīvesveida festivāls Greenfest ar lekcijām, diskusijām un koncertiem. Uz Valmiermuižu salas darītavas skatuves diskutēja pārstāvji ar jēgpilnām un ilgtspējīgām sarunām par zaļāku vidi un dzīvesveidu. Greenfestā šīs sarunas rīkojam jau no 2018. gada, un man liekas, tas ir tāds arī formāts, kurā mēs varam apmainīties ar idejām, viens no otra iedvesmoties ne tikai no labajiem stāstiem, bet varbūt arī no nepatīkajām pieredzēm un viens otru bagātināt. Mums arī pašiem veidojās šīs saiknes, mēs viens otru labāk iepazīstam. Greenfest un šāda veida diskusijas, protams, ir vēl viens devums tajā, lai mēs atkal padomātu, kā mēs dzīvojam, kā mēs jūtamies un kādā vidē mēs gribam dzīvot. Un ko es pati varu darīt tā labā, lai es justos laimīga. Greenfest kā pasākuma kopums norisinās jau 6. gadu, un tā galvenais mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību ekoloģijas un vides problēmām. Valmiermuižas apmeklētājiem bija iespēja klausīties 3 sarunu tematus. 3 tēmas, kas mums pašiem biedrībai Greenfest ir ļoti aktuāls par to, kā mēs varam veicināt, ka paši iedzīvotāji iesaistās dažās zaļās aktivitātes, lai mums visiem kopā ir zaļāka dzīvošana. Sarunā es piedalījos pārstāvot Valmieras novada pašvaldību, un sarunas temats bija galvenokārt par kopienu dārziem, par vides veidošanu un to, kā dārzi ietekmē cilvēkus. Valmieras novada pašvaldības galvenā loma ir sniegt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, kuri vēlās uzlabot savas dzīves kvalitāti. Ja ir cilvēki ar savu iniciatīvu un ideju, mums ir arī tāds iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss, kur pašvaldība ar finansiālu atbalstu jau atbalsta gan aktīvās iedzīvotāju grupas, gan arī biedrības, ja viņām ir vēlme vai nu pilnveidot savu vidi vai kaut ko darīt kopienas labā, dažādas sociālās ar uzsvaru uz sabiedriskā labuma darbību. Mēs arī 2. gadu šogad ieviešam aktivitāti līdzdalības budžets, kas ir mūsu gadījumā stāsts par infrastruktūras attīstības projektiem, kur arī, ja, piemēram, ir, kur mēs sagaidām sabiedrības ierosinātas iniciatīvas, kur sabiedrība redz, mums vajag kaut kādu pilnveidojumu savā vidē, un tad pašvaldība ir tā, kas to infrastruktūru attīsta. Mīķeļdienas svinības piedāvāja gan amatnieku tirdziņu, gan kino un darbnīcas kā bērniem, tā pieaugušajiem. Apmeklētājiem atbalstot zaļāku dzīvesveidu bija iespēja apciemot brīvu bodi, kur cilvēki var atnest sev nevajadzīgās lietas un tās bez maksas iemainīt pret ko citu. Kā tāda brīvboda kā vieta mēs pastāvam jau 5 gadus. Mums Rīgā ir sava tāda regulārā vieta, kur katru nedēļu mēs aicinām cilvēkus vienkārši mainīties ar lietām. Un ik pa laikam uz šādām nedēļas nogalēm mēs šur tur izbraucam. Šoreiz mēs esam Valmierā. Lietu apmaiņas punkta mērķis ir veidot mazāk atkritumus un saudzīgāk izturēties pret vidi, kā arī nodrīgāk izmantot it kā kādam vairs nederīgās mantas. Mēs mainamies vai nu apmaiņā par kaut ko citu. No mājā var pārskatīt, kādu grāmatu vairs nelasītu vai apģērbu, varbūt, kas vairs nedara vai nepatīk, var atnākt šeit, apmainīt par kaut ko citu. Ja nav ko mainīt, mēs var arī nodziedāt dziesmu vai atnest kādu mājās izaugušu ķirbi, ko pats saprot, ka par daudz ir. Vai garlaicīgākajā gadījumā vienkārši atstāt mums ziedojumu. Un tad tas aiziet, lai mēs ikdienu savu uzturētu, lai mēs samaksātu principā komunālos maksājumus ziemā. Mīķeļi iekrīt dabas veltēm bagātākajā gada laikā, kas ir arī ražas svētku un tirgus dienas. Šogad Mīķeļdienas svinībās bija apvienojušies kupls skaits tirgotāju. Viena no tiem senrecepšu pieradinātāja, kura pabaroja apmeklētājus ar receptēm no senām pavāra grāmatām. Tuvojās Mīķeļi, tuvojas ziema. Un tas nozīmē, ka cilvēki pāriet uz dārzeņēšanu. Tas ir vasarā ēd to, kas aug zemē viespusē, ziemā ēd to, kas ir apakšā izaudzis. Tad mēs Mīķeļdienas tirgū gatavojam dārzeņus. Un mūsu tas lielais mērķis ir pārliecināt cilvēkus, ka dārzeņi ir garšīgi. Tikai ir jāmāk viņus sagatavot. Mīķeļdienas katlā uz uguns, kur pēc senās pavāra grāmatas tika pagatavoti kartupeļi, bietes, kāļi un selerijas. Mīķeļdiena iedod tādu atskaites punktu, kurā mēs varam pateikties par ražu. Visiem tiem spēkiem, kas mums ir augšā, apakšā, līdzās riņķī apkārt, kas nodrošina to,
ka mums ir ko ēst. Jo, visi zinām, teiksim, šī vasara bija visai dīvaini, ja? Bet gala beigās jau tāpat viss ir izaudzis. Mīķeļi ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās ražas aizvadīšanas svētki, un Mīķeļdienu atzīmē 29. septembrī.